Trešdien, 5. oktobrī, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Raimonds Vējonis atklāja Liepājā notiekošo Baltijas pilsētu savienības 11. ģenerālo konferenci, balstoties uz pagātni, tiekties uz nākotni. Konferencē tika spriests par Baltijas jūras piekrastē esošajām pilsētām būtiskiem jautājumiem – ekonomiku, vides un klimata izmaiņām, Eiropas Savienības līdzekļu apgūšanu, attīstības plānošanu un kopīgiem projektiem. Katrā ziņā man tiešām bija prieks piedalīties šodien konferences atklāšanā, jo tas ir ļoti nozīmīgi, kad mēs runājam par Baltijas jūru kopumā. Un tā kā šeit tika prezentēti Baltijas jūru esošo pilsētu mēri, un man kā atbildīgam par reģionālu attīstību un vides aizsardzību, protams, ir svarīgi jautājumi, kas saistīti ar Baltijas jūras kvalitātes nodrošināšanu. Un Eiropas Savienība ir pieņēmusi speciālu Baltijas jūras stratēģiju un rīcības plānu, kas jādara, lai Baltijas jūru saglabātu nākamajām paudzēm. Un tie ir jautājumi, kas saistīti gan ar attīstību, gan ekonomisku attīstību, gan ar vides aizsardzību. Un, lai visu šo varētu risināt, protams, ļoti svarīga sadarbība starp Baltijas jūras reģiona valstīm. Un tas, ka reizi gadā notiek šādas tikšanās, kur tiek diskutēts par tiem pasākumiem, kas ir jāievieš gan savās valstīs, gan savās pašvaldībās, lai nodrošinātu šo ilgspējīgo Baltijas jūras reģiona attīstību. Šādi pasākumi ļauj apmainīties ar pieredzi, un tas, manuprāt, dod jaunas ierosmes, jaunas idejas, ko var izdarīt, jo pamatā jau tie darbiņi, ko mēs darām, ir jābūt vairāk vai mazāk vienādiem šajā reģionā. Esam šeit sapulcējušies kopā ar vēl 215 dažādu valstu pārstāvjiem, kuri pārstāv 76 dažādas Baltijas jūras reģiona pilsētas. Valstis, kuras ir pārstāvēts, tā ir Dānija, Somija, Norvēģija, Zviedrija, Polija, Lietuva, Latvija, Igaunija, Krievija, Vācija. Jāsaka, praktiski viss Baltijas jūras reģions pārstāvēts. Rīt mums pievienosies arī pārstāvji no Ķīnas, jo šīs virziens pēdējā laikā ir kļuvis aktuāls Eiropai un UBC. Līdz ar to tika pieņemts lēmums pieaicināt arī dalībniekus no šīs valsts. Šī ir 11. ģenerālā konference, jeb 20. jubilejas, jeb 20 gadu jubilejas konference, jo UBC šogad ir 20 gadi. Šī konference notiek pirmo reizi Latvijā, un kā vakar teica UBC prezidents, viņam ir tas gods šo jubilejas konferenci novadīt valstī, kur ir palikusi pēdējā, kurā šī konference vēl nav notikusi. Līdz ar to viņš var teikt, beidzot mēs esam izpildījuši savu pienākumu, mēs esam novadījuši konferenci visās UBC dalību valstīs. Baltijas pilsētu savienības ģenerāla konferencē šodien ir vairākas pietiekoši būtiskas tēmas. Tur tikko ir bijusi ievada sesija, kurā bija pietiekoši laba un dziļa prezentācija par Eiropas Savienības nākotnes plānošanas dokumentiem, kas ir būtiski arī pilsētas attīstības kontekstā. Šodien un rītdien notiks padziļinātas diskusijas par ekonomikas jautājumiem, par vides aizsardzības jautājumiem un klimata pārmaiņu jautājumiem un demografiskiem jautājumiem. Tā kā es domāju, ka komplekss skatoties runātājus un izvērtējot arī to pieredzi, kas cilvēkiem ir, šī konkrētā ģenerāla konference būs pietiekoši interesanti arī no tematiskā viedokļa. Bez tam notiek darbs atsevišķi 11 darba grupās, kas ir komisijas, kur jau konkrēti katra pašvaldība apsver iespēju piedalīties vienā vai otrā projektā, vai tas ir vides aizsardzības sektorā, vai tas ir turisma sektorā, vai tas ir kādā citā sektorā kopumā. Bet tas jau būs vairāk šo darba grupu vai komisiju darba rezultāts. Es pārstāvu tādu jauku, interesantu veidojumu kā dabas koncerta zāle. Principā tas ir kopprojekts, kur kopīgi ir izveidojuši mūsu Latvijas muziķi,
Ingūns Petersons ar savu grupu un kolēģiem, dabas aizsardzības pārvaldi un arī hidroloģijas institūts, man liekas, ka es nekļūdījos precīzi pateikt. Ja, tātad šie projekti šogad bija saistīti ar Pūšļu fuku. Tas ir mūsu jūras augs, tāds ļoti interesants. Šīs dabas koncerta zāles ir bijušas jau vairākus gadus. Pirmā no tādām bija veltīta tādam putniņam kā čunčiņam. Un tie, kas pabija šogad Pūsenkalnā, Bernātos šajā koncerta zālē, es neesmu dzirdējis vēl nevienu, kurš būtu teicis sliktas vārdas par šo pasākumu. Viņš ir ļoti interesants, viņš ir ļoti aizraujošs. Tā publika tur ir tāda izmeklēta un atlasīta, ja? Un tas ir ne tikai koncerts, tā ir arī tāda dabas iepazīšanas laboratorija, neteiksim, bet klase. Ja? Tātad tur bija dažādi šie paraugi. Ģimenes ar bērniem varēja iepazīties ar jūras augiem, ar jūras iemītniekiem, ar zivtiņām. Viņi varēja paši pagaršot un paskatīties, kāds ir jūras ūdens sāļums un noteikti, kurš tad varētu būt Baltijas jūras ūdens. Bez tam bija visādas interesantas lietas, teiksim, kur apgleznoja gliemežu vākus, ja, griezes zivtiņas, zivtiņām actiņas liku. Principā bērniem tas bija ļoti interesants pasākums un vispār viņam bija tāda ļoti labestīga gaisotne.